Jā, labvakar, slavēts Jēzus Kristus. Mūsu trešdienas vakars šodien ar mani. Tā, mums te ir visādi palīgi līdzekļi telpā. Tiem, kas nenāk uz vietas, uz lekcijām, tie nevarēs te. Tā. Es pagājušreiz pieminēju Roberta Rūrāna izstādi Zuzeo muzejā, kuru var apskatīt vēl līdz 15. maijam Rīgā. Un viņš man ļoti laipni izprintēja un iedeva savus 10 baušļu kartītes ar uzrakstiem. Tā kā es šodien gribēju parunāt par 10 baušļiem, un es arī mēģināšu visas parādīt, lai visi var redzēt. Ja? Bet varbūt no sākuma ievads par baušļiem. Tātad 10, tā sauktais dekalogs, ja 10 baušļi nāk no vecās derības, un mēs zinām, ir 2 vietās, 2. Mūzes grāmata, 20. nodaļa, un 5. Mūzes grāmata, 5. nodaļa. Un tad ir vēl atsevišķi pa vienam tie baušļi arī izkaisīti citās vietās vecajā derībā. Tas skaitlis 10 ir nācis no tradīcijas, jo tur vecās derības tekstā nav izlasāms, ka dod tieši 10, ja, un tad redz, kur būs 1, redz, kur 2, redz, kur 3. Un rezultāts ir tāds, ja jūs sapratīsiet, kāpēc es par to stāstu, ka lai gan cipars 10 ir nostiprinājies visā kristīgajā tradīcijā, tā numerācija no vienas puses katoļiem un luterāņiem, no otras puses pareizticīgajiem nav viena un tā pati. Ja, tā kā ja mēs runājam par Rūrāna izstādi, jo Roberts Rūrāns ir pareizticīgais, viņam 5. bauslis viņa ilustrācijās un arī viņa uzrakstos uz sienas nav tas pats, nav tas pats numurs, kas mums katoļiem ir 5. bauslis. Ja? Tad tā ir viena lieta, kas būtu jāņem vērā. Tāpēc, ja jūs, piesaucat 7. bausli vai 4. Ja, tad jums jāņem vērā, ka tas drusciņi atkarīgs, ar ko jūs runājat, jo pareizticīgiem tas asociēsies ar vienu tekstu, bet katoļiem, luterāņiem ar citu tekstu. Ja? Tas tā mums vienkārši ir tā tradīcija. Es no sākuma varbūt, pirms mēs iziesim cauri tiem visiem 10 baušļiem, liekas, tas arī būs vērtīgs kā atgādinājums. Man pašai bija, es ātri nolasīšu, ja, to katoļu luterāņu sarakstu, ja, katoļu, un nedaudz ātri pakomentēšu. Ja. Tātad pirmais, es esmu tas kungs, tavs dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Otrais, tev nebūs kunga tava dieva vārdu nelietīgi valkāt. 3. piemini sabata dienu, kad tu to svētī. 4. godini savu tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs, tavs dievs tev dod. 5. tev nebūs nokaut. 6. tev nebūs laulību pārkāpt. 7. tev nebūs zakt. 8. tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. 9. tev nebūs iekārot savu tuvākā namu. Un 10. tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu, nec viņa kalpu, nec kalpo, nec vērsi, nec ēzeli, nec ko citu, kas tavam tuvākajam pieder. Ja. Tās atšķirības starp šo sarakstu, kas ir katoļu un luterāņu, un pareizticīgo, ir tādas, kā pareizticīgajiem elgdievības aizliegums ir, kas tur turpinās tajā vecās derības tekstā, es pēc brīža viņu nolasīšu, ja viņš ir izvērsts kā 3. bauslis, atsevišķi tev nebūs elgu tēlus celt un pielūgt, un tad tikai 4. ir piemiņa sabata dienu, kad tu to svētī pareizticīgajiem. Ja? Bet labi, paliksim pie tā katoļu saraksta. Ja? 2 komentāri, kas ir vērtīgi atcerēties, ja, jo tas ir Dieva vārds, vai ne? Tātad pirmie 3 baušļi ir par Dievu, par pienākumiem pret Dievu, pārējie 7 par cilvēkiem. Tas sadalījums ir vērts par to padomāt, ja, ko Dievs no mums prasa, ja, 3 lietas, tā kā tieši man, 7 lielākā daļa citiem cilvēkiem, taviem tuvākajiem, kuriem jūs dzīvojat kopā. Tas ir viens, kas man liekas, ja, tad varbūt atļauties teikt tā, ka Dievam vairāk interesē, kā jūs izturaties pret citiem cilvēkiem. Ja. Tu viņam ir ļoti daudz lietas, ko viņš vēlas mums norādīt, nospraustās robežas. Ja. Otrs komentārs, ja, par cilvēkiem tā daļa ir ļoti izvērsta. Un otrs komentārs ir, kas man arī vienmēr ir tā ļoti paticis, un kas vispār ir paticis arī un interesējis morālās filozofijas visā garajā tradīcijā,
Arī teoloģijā viss, kas skata ētikas daļu, ja, ir tas, ka baušļu sarakstā ir tikai 2 pozitīvās prasības, tā kā pozitīvās pavēles, un 8 aizliegumi, negatīvās pavēles. Ir tikai 2 lietas, ko Dievs liek cilvēkiem darīt, un ir 8, kuras neļauj. Ja, jūs redzat, teiksim, mans pirmais komentārs būtu, ja, cilvēkam dota milzīga brīvības telpa, milzīga. Ja, tad tās 2 lietas, ko Dievs liek, ko viņš prasa, ja. Pirmais, ja, ir svētī sabata dienu, kuru es esmu iekārtojis. Ja. Tas ir prasīts mums kā pavēldota. Un otrais ir 4. Ja, godini savu tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvot tajā zemē. Tikai šīs 2 lietas. Pārējais ir kaut kas, ko neļauj, nezodz, nemelo, nepārkāp laulību. Ja, arī tā. Es teiktu, tiešām ir ļoti, teiksim, Dievs nepieprasa visiem cilvēkiem, lai viņi, pieņemsim, precās. Ja? Dievs nepieprasa visiem cilvēkiem ar savu pavēlu, lai viņi būtu vecāki, ja? Vai vēl kaut kas. Dievs caur šo bauslību neuzliek katram cilvēkam tā kā to vienu dzīves ceļu, ja? Kāds darbs tev būs jādara vai kaut kas cits. Ja? Tā visa nav. Ir tikai tā kā iezīmēts tas cilvēka dzīves iespējamības, ja? Kuras ir tā kā no malas apspraustas ar tiem robežu punktiem. Nedari to. Vari darīt visu, bet nezodz. Vari darīt visu, esi brīvs, bet neapmelo savu tuvāko, necel nepatiesu liecību. Un tas, protams, arī visā ētikas teorijā ir ļoti interesanti. Ja? Daudz ētikas sistēmas arī pēc abrahamiskajām reliģijām arī visu laiku strādā ar to jautājumu, ka drīzāk ētika ir jāformulē negatīvi nekā pozitīvi. Ja? Kad ir liela brīvības telpa, ir dažas lietas, ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Ja? Nevainīgam atņemt dzīvību. Ja? Nu, tā, ja? Bet ne katram bērnam obligāti jārada pēcnācēji. Nu, tā, ja? Jūs redzat apmēram to virzienu. Par to ir vērts padomāt, kā ir formulēti baušļi un kā jūs sevi redzat tajā. Ja? Es redzu te visdažādākos cilvēka dzīves ceļus, kas būtu pilnībā saskanīgi ar bauslību, ko Dievs ir devis. Tā, tas bija tas, tie ir komentāri tikai no manis par bauslības tēmu. Tagad, man ļoti patika un likās ļoti interesanti, kā latviešu mākslinieks Roberts Rūrāns ir šos baušļus ilustrējis. Un, lai saprastu šīs ilustrācijas, vajadzēja palasīt tā kā vairāk, ja, to kontekstu no vecās derības un arī kristīgajā tradīcijā. Kā šie baušļi ir saprasti un kā viņi ir vizuāli attēloti. Ja? Tā es sākušu. Ja, tad tas ir tas pareizticīgo saraksts, kurš jau, kā es jau teicu, ir, protams, tas pats teksts, tikai tāpat sadalīts. Ja? Tātad es sāku vēlreiz no sākuma, jūs redzat pirmo. Ja? Pirmais bauslis. Es esmu kungs tavs Dievs, kas tevi ir izvedis no Eģiptes zemes, no verdzības nama. Tev nebūs citus dievus turēt manā vietā vai manā priekšā. Ja? Tā, kā ir mākslinieks to attēlojas. Ja? Mēs vidū redzam Kristus, kas ir tā kā Dievs, ja? Viena no trīsvienības personām. Te ir 4 evaņģelisti. Tajā aplītī apkārt. Tātad tas, kurš ir kā eņģelis un kā cilvēks, tas ir Matejs. Vērsis ir Lūka. Ērglis ir Jānis, Lauva ir Marks, tātad attēlot visi 4 evaņģēlisti. Un tie simboliņi ir tātad augšā alfa, apakšā omega, vienā pusē saule, otrā mēnesis. Ja? Tātad diena un nakts, alfa un omega, Jēzus Kristus simboli. Apakšā ļoti skaisti mēs redzam stāstu kontekstā, mēs redzam Sīnai kalnu, rociņu, kas tā kā no debesīm pastiepjas un dod mūzumu bauslības plāksnītes. Ja? Viņš bija tā kā uzrakstīts uz plāksnītēm šie 10 baušļi. Mēs redzam slaveno degošo krūmu, un abās pusēs ir attēloti eņģeļi, ķerubi, ja? Kas vecajā derībā tieši arī tur ļoti daudz figurē, kas, teiksim, tā kā apliecina un sarga, ja? Šo derības nodošos, derības starp cilvēku un Dievu. Tā, man liekas ļoti interesanti par to padomāt un paskatīties. Ja? Es esmu tas kungs tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Un te ir ilustrēta gan tā derība, gan arī šis pats Dievs. Protams, kristīgajā tradīcijā, ja? Kurā ir ietverta jaunā derība.
Tā, tas ir pirmais. Tagad otrais bauslis. Tev nebūs tā kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu to, kurš viņa vārdu nelietīgi valkā. Ja? Nē, atvainojiet. Tā, es jau atkal sajaucu, ļoti atvainojos. Sajaucu sarakstus. Piedošanu, sāku vēlreiz. Otrais bauslis pareizticīgo tradīcijā. Netaisi sev tēlus un atveidus, ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. Nezemojies tiem un nekalpo tiem, jo es, kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz 3. un līdz 4. augumam. Tiem, kas mani nīst, bet es daru žēlastību tūkstošiem, tiem, kas mani mīl un tiem, kas tur manus baušļus. Es nolasīju no 2. Mūzes grāmatas 20. nodaļas 4-6. Ja? Netaisi sev tēlus un atveidus no tādiem pareizticīgajiem otrais bauslis. Te ir ļoti skaisti, manuprāt, ilustrēta vecais no senajiem grieķiem mantotais narcisa tēls, cilvēks, kurš spoguļojas ūdenī un iemīlās pats savā atspulgā, pats sev kļūst par to tēlu, kur viņš pielūdz. Tad tas ir, lai cilvēks pats nebūtu tas elks, kas tiek pielūgts. Un tad te ir, manuprāt, par tiem 4 stūrīšiem ilustrēts vēl 4 iespējamības, turklāt bieži sastopamas. Tiem elkiem, kurus cilvēkam ir tendence iecelt Dieva vietā. Ja? Tad es saprotu tā. Šī ir vara, ja? Ar tādu kā cilvēks ar rungu rokā. Vara, šeit ir naudas maiss, nauda. Šeit ir skaista sieviete, kas tiek pielūgts, cilvēka ķermenis tiek pielūgts Dieva vietā, ja, un godināts. Un šeit ir tāda tā kā figūra, kas ir uztaisīta kā statuja. Tad ir uzcelts kaut kāds cilvēka tēls, kas tiek pielūgts Dieva vietā. Tā. Augšā es nesapratu, bet man likās tā, ja, ka tā viena rociņa, kas ir ar tādu atbalstošu žestu, ir attiecībā uz simbolu, kas ir ķēniņiskais simbols šis te, un otrā pusē tāda palēka kā nokautus rociņa, tas ir attiecībā uz kaut kādu, te kaut kāds varāns vai ķirzaka, kas varbūt tiek pielūgts. Ja? Tad pielūdziet ķēniņisko Dievu un trīsvienību, bet ne kaut ko citu. Tā, tas ir otrais bauslis, necel sev tēlus un atveidus. Tāds, ja kas te ir uz vietas, tad var droši ņemt un skatīties. Tā. Trešais. Nelieto kunga sava dieva vārdu velti, jo kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu. Tas joprojām no 2. Mūzes grāmatas 20. nodaļas. Tā, var iztēloties, ka māksliniekam bija grūti izdomāt, ja kā to ilustrēt. Es saprotu tā, es neesmu dzirdējis tās Roberta Rūrāna lekcijas, man nebija laika, diemžēl, aiziet, un man arī nav tā viņa kataloga, bet tad es tā kā no sevis, tā kā es saprotu, ja. Šeit ir runa par reliģisko vardarbību, kad Dieva vārds tiek piesaukts, un Dieva vārdā tiek izdarīta slepkavība. Ja? Tas ir tā asins pēļķe, tas ir tas mirušais cilvēks, kas ir nosists vai nodurts, un te blakus ir kāda svētā figūra vai apustuļu figūra, kas ar atvērtu grāmatu nosildoši uz to skatās. Un te mēs augšā redzam vienu eņģeli, kura rokās ir svari, un viena pusīte svariem tur liekas, ka ir asiņu lāse, un tā ir zemāka par to otru. Ja? Kad tas noziegums pret cilvēku Dievu vārdu lietošanu, viņš tātad ir daudz smagāks nekā kaut kas, ko cilvēks iedomājas, ka viņš tā kā dara Dievu vārdā. Ja, un tad tas otrs eņģelis tā kā atgādina vai norāda uz tām asiņiem. Tā es to saprotu šeit. Ja, tad nelieto Dieva kunga savu Dieva vārdu velti, ja, jo kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu. Tā, trešais bauslis pareizticīgo tradīcijā. Ar tiem tālākiem ir vieglāk. Man liekas, ka ir vieglāk tad ir izdomāt, ja, kā mēs to attēlosim. Es domāju, arī kādiem jauniešiem vai bērniem, kas iet bībeles kursos, ļoti interesanti būtu viņiem pajautāt, kā jūs varētu ilustrēt šo dekalogu materiālu. 4.
Atceries svētīt sabata dienu. Te ir ļoti skaista bilde, bet man ir jānolasa drusciņi garāk, lai varētu saprast, kas ir tajā bildē. Tātad joprojām no 2. Mūzes grāmatas. Atceries svētīt sabata dienu. 6 dienas strādā un dari visus savus darbus, bet 7. dienā ir sabats kungam, tavam dievam. Tad nedari nekādu darbu, ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavi lopi, ne svešinieks, kas tavos vārtos. Jo 6 dienās kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, bet 7. dienā viņš atpūtās. Tādēļ kungs svētīja sabata dienu un darīja to svētu. Un Rūrāns te ir attēlojis radīšanas dienas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Tā, tur man arī jāpaskatās, galvas neatcerējos, kā tur bija, ja? Radīšanas kronoloģija. Ja? Var ļoti labi redzēt, skatīties. Ja? 1. diena, šidais, ja? Manuprāt, jā. Gaismas radīšana tā un gaismas atdalīšana no tumsas rodas diena un nakts. 2. diena, šitā, manuprāt, debesu juma, jeb izplatījuma radīšana, kas atdalot ūdeņus virs debesīm no ūdeņiem zem debesīm. 3. diena, sauszemes, šitā ir 2. diena, es slikti redzu, tā, 3. diena, sauszemes atdalīšana no jūras un augu valsts, no zāles un kokiem. Ja, sauszemes atdalīšana, redz, ko mēs redzam, sauszeme atdalās no jūras. 4. diena, šitā, debesu spīdekļu, saules, mēnesi un zvaigžņu radīšana, ja, ar ko rodas arī laiks, ja, dienas, naktis, gadi un tā tālāk. 5. kur dzīvniekus var redzēt. 5. diena, ūdens dzīvnieku, zīvju un tā tālāk un putnu radīšana. Redzam, ja, ūdens dzīvnieki un putni. 6. diena, vienā un tā pašā dienā ir sauszemes dzīvnieku, kā arī dieva radīšana. Ja, tie dzīvnieci gar malām ir attēloti un vidū var redzēt, kā Ievu rada no Ādama ribas. Ja, un cilvēks vienīgais radīts pēc Dieva tēls un līdzības. Tā ir tā radīšanas kārtība. Un te mēs redzam, bet mēs ilustrējam sabatu un Dieva pavēli ievērot sabatu. Ja, mēs redzam cilvēku, kas guļ ļoti mīlīgi apakšā gultiņā ar zilu sedziņu baltu paladziņu, atpūšās, tā ir attēlot šī atpūta, un cik lielā skaistā aplī ir viss tas, tā kā virs cilvēka, tad, kad viņš atpūšas, par ko viņš domā tajā dienā. Tā kā Dievs to ir līdzis, ja, par radīšanas kārtību, par šīm 6 dienām, par Dievu paveikto darbu. Tā, ļoti jauki. Tas ir tas. Tā, 5. Šis ir arī tiešām brīnišķīgi. Godā savu tēvu un savu māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko kungs, tavs Dievs, tev dod. Ja? Tēvs un māte ir, acīm redzami, šis it kā ķēniņu precētais pāris, vai ne? Ja? Kāpēc ķēniņi? Tāpēc, ka laulība ir sakraments. Ja? Laulātais pāris ir kā karaliene ar karali. Un kāpēc godāt? Ja viņš tā kā mākslinieks tā kā mēģina parādīt, kāpēc godāt, ja? Kāpēc pateikties šiem cilvēkiem, kāpēc vienmēr viņus cienīt. Jūs redzat, ka no šiem abiem, no šī laulātā pāra, izaug vesels koks. Tie ir bērni, mazbērni, mazbērni. Tas ir tas dzimtas koks. Un kā jūs droši vien arī zinat, ja, ka viss tātad cieņu un mīlestību pret tēvzemi, pret savu tautu, pret saviem cenšiem, tēvtēviem tradīcijām, ja, visas šīs morālas normas ir pakārtotas pie šim 5. pareizticīgo tradīcijā, bet 4. katoļu un luterāņu tradīcijā bauslim. Tas viss izriet no turienes, te ir ļoti skaisti attēlots, ja, tas ģimenes koks, tas, ko mums ir devis tēvs un māte. Te koks zaļo, mazie bērniņi, vidēji bērniņi, ja, vairākas paudzes. Manuprāt, ļoti dziļa, skaista doma. Tā. 6. Tev nebūs nokaut.
te droši vien var viegli atpazīt, ja, vecās derības tā tradicionālā aina, kurā Kains nogalina Ābelu, savu brāli, nosit laukā, tas notiek, ja, nosit viņu ar akmeni. Te ir tā kā augšpusē 2 epizodes, vienā ir viens, ka tātad nogalināja savu brāli, un otra epizode, kad Dievs padzen Kainu, ja, bet neļauj nevienam citam tā kā atriept to bojā gājušo. Jāpārlasa visa tā lieta, visa tā vieta un viss tas konteksts. Es ne īpaši labi sapratu, kas ir apakšā, bet man liekas, ka ir tā. Te ir kāds cilvēks, kas mēģina atriept Ābelu, un viņš šauj, es domāju, Kainam, kurš jau ir vecs, bet viņu nenošāja, bet tā kā jau sašās viņam bults, un te tas mazais varbūt ir eņģelīts vai kāds cits, ja, kas mēģina viņu atturēt. Tāpēc, kā es jums lasu, un tas kungs uz to sacīja, uz Kainu. Kas Kainu nokauj, tas taps 7-kārt atriepts. Un tas kungs pielika Kainam zīmi, lai to nenokautu tie, kas to atrast. Ja? Un vienlaikus viņu nolādēja šo pirmo slepkavu vecajā derībā, ja? Un vispār cilvēks stāstā. Kaina liktenis ir būt tekulim un bēgulim uz zemes. Ja? Tas ir par to, tev nebūs nokaut. Šis ir arī tā jau gandrīz turpinot to iepriekš, kas mums bija par tēva un mātes godāšanu. Šis ir nepārkāp laulība, tev nebūs laulība pārkāpt. Ļoti skaisti, manuprāt, ļoti dziļa ilustrācija. Ja? Tam mēs redzam te to pašu, ko mēs jau iepriekš redzējām. Karali, kas ir tā kā vīrs, ja, ģimenes tēvs, un karaliene, kas ir māte, vai ne, viņa laulātā sieva. Un te ir cita sieviete, uz kuru viņš skatās, te ir kaut kāda koķitērija. Ja? Un tā ir tā iespējamais draudz, ka pārkāps laulību ar šo citu sievieti. Bet paskatieties, ja, no tā vīra un sievas, te jau ir tas veselais koks ar bērniņiem. Un jūs redzat, ka tur augšpusē, tad, kad draud notika tā laulības pārkāpšana, ka tie bērniņi vairāk nevar noturēties uz zariem, vai viņi nevar piedzimt, vai viņi iet bojā. Ja? Laulības pārkāpšana iznīcina ģimenes. Mēs to ļoti labi zinām. Un apakšā mēs redzam šīs dzimtas koks, te 2 riebīgi vēlni, viens ar sarkanu ķermeņa augšdaļu, otrs ar melnu, abi vēlni, ko dara, viņi dzimtas koku cērt nost. Ja? Laulības pārkāpšana, netikumība, solījumu laušanā, izvērtība, neķītrība, izpost dzimtas, ja? Un kuras tādējādi var aiziet bojā. Man liekas, ļoti spēcīga ilustrācija, par kuru ir vērts padomāt. Tā? Šitie abi savienojās kopā. Tā, tagad mums ir, tev nebūs zakt, kas ir 8. pareizticīgajiem un 7. katoļiem mums. Tev nebūs zakt, te es jums arī drusciņi palasīšu evaņģēliju, ja, jo te ir arī ļoti interesanti attēlots. Jaunajā derībā galvenais zaglis ir, tas slavenākais zaglis pieminētais ir Jūda Iskariots, no kurienes tas nāk. Te ir arī mākslinieks, jūs nevarēsiet redzēt, bet te ir pierakstīts klāt, kas tie ir pa tēliem, lai nekļūdītos. Ja? Tad tuvāk pieejot var apskatīties, kas tieši ir attēlots. Kas šī ir pa ainu? Es jums tagad nolasīšu. Tā sieviete, kas ir uz lejas, kas ir zemē pie Jēzus kājām, šis, protams, ir Jēzus. Tā ir Marija no Betānijas, Martas, vai ne, māsa, un arī Lāzara augšām celtā māsa. Un viņa svaida Jēzus kājas ar nardu eļu un slauka savos matos. Jums to nolasīšu. Un viens no tiem cilvēkiem, kas ir pie galda vidū, ir Lācars, otrs kāds cits māceklis. Un savukārt šitais te, tas ir Jūda Iskariots. Jūs redzat, ka viņš rokā tur maisiņu, tur domāts, ka ir nauda. Un viņš ar roku nosodoši rāda uz Mariju no Betānijas par to, ka viņa ar nardu eļu svaidīja Jēzus kājas. Jums to viņu nolasīšu visu to daļu. Tātad tas ir Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa 1-8. 6 dienas pirms Paskas svētkiem Jēzus atnāca uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus bija uzmodinājis no mirušajiem. Tur viņi Jēzum sagatavoja mielastu. Marta apkalpoja,
un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja ar Jēzu pie galda. Tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem, un viss nams pildījās ar svaidāmās eļļas smaržu. Bet Jūda Iskariots, viens no viņa mācekļiem, tas, kurš viņu vēlāk nodos, sacīja, kādēļ šo svaidāmo eļļu nepārdeva par 300 denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem? To viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis. Pāraudzītams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Tad Jēzus sacīja, liec viņu mierā, lai viņa to saglabā manai bēru dienai, jo nabagie vienmēr būs pie mums, bet es pie jums nebūšu vienmēr. Ja, tās ļoti slavena, daudz komentēta vieta, ja, par godu izrādīšanu Jēzum Kristu, arī par attieksmi pret nabadzīgiem, to, kā kam un kurā brīdī jānovirs kādu līdzekļu un tādā. Ļoti svarīga vieta arī, starp citu, franciskāņu vēstures kontekstā, bet par to citreiz. Ja. Tā, un te ir, ja tad mēs redzam tekstu no Jāņa evaņģēlija, kur Jūda Iskariots skaidri ir apzīmēts kā zaglis, tieši ar šādu vārdu, viņš piesavinājās saziedoto naudu. Un apakšā mēs redzam tādas vairākos tēlos ilustrētu tālāko Jūdas Iskariota vēsturi. Ja? Tad mums te ir Jūda pārdod priesteriem no tempļa, man liekas, ka bija 30 zelta sudraba gabali, ja? Jēzu Kristu, ka viņu nodos, te Jūda skūpsta Jēzu, ar to skūpstu norādot, ka tas ir tas kungs, tas ir tas Jūdas skūpsts, tajā brīdī, kad viņš tika nodots, ja? Un tad Jēzu apcietināja un tiesāja. Un te mēs pašā galā varam redzēt, kas ar Jūdu Iskariotu notika, ja? Viņš nometa naudu, pēc tam templī aizgāja pakārās, mēs redzam, ka viņš ir pakāries. Ja, tas viss šis man tāds skaistais, ļoti skaisti, daudznozīmīgi ilustrēts Dievu balsis, tev nebūs zakt. Un es te atnesu tiem, kas nāk uz vietas, nardu eļa, brīnišķīgi smaržo, man vīrs uzdāvināja, kas arī mūsdienās nesot tik lēta īstā nardu eļa, no tādiem maziem ziediņiem viņi iegūta, kas tikai augstu kalnos aug un nav pārāk daudz iedoši, kas viss, kas ir pasmaržot, kas ir uz vietas, tie var pasmaržot. Ja, te, tā kā mums šeit ir rakstīts, ja, vēlreiz, ja, paņēmusi mārciņu īstas dārgas nardu eļas, ja, Jēzum deva pašu to labāko smaržojo, kas nu bija. Tā, tas ir par to. 8. Un mums palikuši ir 2, ja? Tev nebūs nepatiesu liecību celt pret savu tuvāko, 9. numurs pareizticīgo kārtībā. Tā, šeit ir arī vairāki tēli savienoti kopā, lai ilustrētu, ja? Šo nemelošanu, nepatieso neliecināšanu. Tātad, kas ir pirmie meļi, kas ir pirmie nepatiesie liecinātāji? Ja? Mēs taču zinām, tā ir čūska. Vecajā derībā, redzat, kur Ādams ar Ievu ir pie koka, redz, kur čūska lien, ja? Kas meloja Ievai, ja? Jūs būsiet kā dievi, ja? Un tā tālāk tikai ēdiet šo augli, kas ir. Un tātad šīs čūskas aste, te var redzēt, čūskas aste izlokās tā, ka šī čūska ir šis te, es nezinu, briesmīgais nejaukais pūķis, tas ir tas pats vēlns, melis, sātans, nepatiesas liecības pret Dievu devējs. Ja. Jūs zināt, ka varbūt sengēķu valodā kā vēlns ir diabolos, un diabolos ir principā apmelotājs. Tas, kas nepatiesi runā, tas ir vēlns, kas melo. Un mēs redzam svēto Juri, kam ir tēlam, kam ir ļoti liela nozīme pareizticīgo vēsturē un ikonogrāfijā, ja, kurš sadur šo pūķi ar savu šķēpu, un arī pienaglo šos melus pie zemes, ja, ka viņi ir, lai viņi ietu bojā. Ja, tas ir tāds tā kā uzvara pār meliem, ja. Viss stāsta konteksts. Tas ir tas. Un tad šitien arī bija daudz jālas. Jāpārlasa. 10. Neiekāro savu tuvākā
namu, neiekāro savu tuvākā sievu, ne vergu, ne verdzeni, ne vērsi, ne ēzeli, neko, kas ir tavam tuvākajam. Ja? Tad atgādinu vēlreiz. Katoļu tradīcijā šis viss teksts ir sadalīts divās daļās. 9. bāzlis, tev nebūs iekārot savu tuvāko namu, tas ir tieši tā kā par to materiālo. Ja? Un savukārt 10. ir atdalīts nost par dzīvām būtnēm. 10. tev nebūs iekārot savu tuvāko sievu, nec viņa kalpu, nec kalponi, nec vērsi, nec ēzeli, nec ko citu, kas tavam tuvākajam pieder. Ja? Pareizticīgiem tas viss ir viens, tas pats 10. bāzlis. Tā, šeit ir arī bagātīgs stāsts, un līdz viena daļa varētu atpazīt jau par ko te ir runa. Ja? Runa ir par ķēniņu Dēvidu un Batšebu, skaisto sievieti, atceraties to stāstu, kam vajag, tas tie pārlasa. Tā ir 2. Samuela grāmata, sākot no 11. nodaļas. Liela daļa no 2. Samuela grāmatas ir viss tas garais detalizētais stāsts par ķēniņu Dāvidu. Tur ļoti daudz, kas notiek. Ja? Ļoti daudz informācijas mums par to ir dots. Bet tātad, 2. Samuela grāmatā 11. nodaļā. Ķēniņš Dāvids, kuram jau nekas netrūka dzīvē, vai ne? Un Dievu mīlēts un luteklis. Viņš no savas pilsjumta skatās lejā un redz vienā citā sētā, ka tur skaista sieviete ir noģērbusies un mazgājās. Tas ir slavens tēls, ļoti daudz ikonogrāfijas. Tā ir Batšeba. Jaunā skaistā Batšeba, kur ir precējusies ar hitieti, tā ir tautība, Ūriju. Un ķēniņš Dāvids viņu ļoti iekāroja, pat ne tā, ka iemīlēs, bet šausmīgi iekāroja šo skaistumu redzēdams. Ja. Uzaicināja viņu pie sevis. Viņa nevarēja atteikties, vai kā tur bija, bet tātad, ja, tas nonāca re, kur te ir gultā abi kopā, tā mēs redzam, uz ko tas viss jau ir, cik tālu ir ticis, un vispārējais ir traģēdija. Ne tikai šai sievietei, bet arī viņas vīram un visam Dāvida namam vairākās paudzēs. Ja. Tātad, kad Ūrija atnāca atpakaļ no tā kardarbības tā gājiena, kur viņš bija, ja, tad ķēniņš Dāvids, jo Batšeba bija stāvoklī uzreiz, no šīta sakara. Ķēniņš Dāvids mēģināja panākt, ka tagad Ūrija gulēs ar savu sievu, un tad nevarēs saprast pēc tam beigās, no kur ir tas bērns. Viņš to nedarīja. Tur jau ķēniņam Dāvidam tas viņa labais plāns sāk sašķobīties. Ja. Un ķēniņš Dāvids Ūriju aizsūtīja ļoti nelietīgi, īpaši nolika tādā pustenī nākamajā kara gājienā, kur bija zināms, ka Ūrija ies bojā, un tā arī bija viņu nogalināja. Un tad it kā ķēniņam Dāvidam bija brīvas rokas, ja paņemt viņa sievu Batšebu, kur gaidīt bērniņu. Un Dievam tas ļoti nepatika. Es iesaku to pārlasīt, ja Dievs to nepatika ļoti. Un tur ir tā slavenā Nātana, slavenais gudrais tāds Nātans, kas tika uzaicināts, tā slavenā līdzība par aitiņu, ja, tev Dāvid bija tik daudz, un vienam citam bija tikai tā viena aitiņa, un to pašu tu paņēmi savam tuvākajam, jo ļoti daudz tādi dramatiski stāsti. Te mēs redzam Ūriju nogalināšanu, un te mēs redzam, jā, es nezinu, man liekas, šitas ir tas pats ķēniņš Dāvids, bet te mēs redzam vēl tālākos notikumus tātad ķēniņa Dāvida namā. Te mēs redzam dusmas, tad dusmu mākoni virs ķēniņa Dāvida nama. Ja? Redz, ka mēs redzam Dieva rociņu, kas ir tā kā ar zobenu. Dievs bērniņš, kas piedzima šajā ārlaulības sakarā, nodzīvoja 7 dienas, nomira. Tagad vecajā derībā ir rakstīts, ja, Dievs saka, ja, bērnu es paņemšu sev. Tu ķēniņ Dāvidu paliksi dzīves, bet bērnu es paņemšu sev, ja, par to, ko jūs esat sastrādājuši. Redz, kur ķēniņš Dāvids šausmīgi pārdzīvoja, ka bērns nomira, ka viņš raud pie zīdainīša. Un arī tās vēl nebija beigas, jūs lasat visu šo stāstu, kā šī iekāra, ja, postīja visu to namu. Šeit ir maliņā rakstīts, slikts acis, bet man liekas, ka tas ir Abšaloms. Atceraties stāstu par Abšalomu. Abšaloms ir viens no ķēniņa Dāvida dēliem. Ķēniņam Dāvidam bija šausmīgs konflikts ar Abšalomu. Un Abšaloms beigās mēģināja sacelties un gāzt vispār ķēniņu Dāvidu, kur arī bija daudz paša Dāvida vaina. Ja? Mēs redzam to izstiepto zobenu. Un Dāvids sūtīja savu karaspēku pret savu dēlu Abšalomu, kurš
centās sacelties pret viņu un pārņemt varu visā karaļnamā un sacīja saviem karavīriem, apturiet viņus, bet nenogaliniet manu dēlu. Ja? Bet viņi tomēr nogalināja dēlu, un tad tā vieta, kur ķēniņš Dāvids krīt pie zemes, ja, un raud Absalom, ja, mans dēls. Tur šausmīgi traģiski notikumi, kurus ne tikai daudz teologu, bet arī šeit, vai ne, Rūrāns, ja, saista ar šo, tu iekāroji kaut ko, kas nav tavs, ja, un paskatieties, kāds bija sekas, ja, cits starpā arī bērniņš aizgāja bojā, kurš nebija vainīgs pilnīgi nepie kā. Jā. Tas ir viss pēdējais, 10. Man viss, kāds grib kaut, man viss tātad par līdz 15. maijam var apskatīties. Man bija ļoti interesanti Roberta Rūrāna izstādi Zuzeum, ļoti interesants baušļu ilustrācijas, reta parādība Latvijas mākslā, iesaku pievērst uzmanību kristiešiem un visiem pārējiem. Jautājumi, komentāri, iebildumi? Jūs gribat beigt?